Jā, es nedaudz ieskicēšu, kas tad notiek ar elektrumu drive uzlādes tīklu, un varbūt nedaudz arī vairāk par to, kas notiek vispār ar publisko tīklu un vajadzībām uzlādēt Baltijas tirgū. Iesim uz priekšu. Tad mana prezentācija šodien stāstīs vairāk tieši par tīklu pārklājumu, publiskā tīkla. Arī nedaudz ieskicēsim, ko tad mēs ar uzlādes tīklu elektrumdrive esam paveikuši, plānojam paveikt, un arī kādas risinājumus mēs spējam nodrošināt klientiem. Jā, šiem slaidiem skriešu ātri pāri, te jau Edgars savā prezentācijā pastāstīja, bet tad vēlreiz uzsvēršu, ka jau katra 5. jauna automašīna Eiropā tiek pārdota elektriski. Tendence ir diezgan skaidra un neizskatās, kad arī plāno mainīties. Kāds tad ir elektroauto nākotnes potenciāls? Tad arī Edgars jau ieskicēja, bet galvenie kriteriji vēlreiz: ražošanas izmaksas samazinās, pieprasījums turpina pieaugt, modeļu skaits turpina pieaugt, braukšanas kvalitāte un bauda ar elektroauto, protams, kad ir savādāk kā ar iekšzemes auto. Līdz ar to arī jau mazs segments palēnām sāk skatīties elektrotransporta virzienā. Ne tikai dēļ tā, ka tas ir zaļāks transports, bet arī dēļ tā, ka tās dzīves cikla izmaksas un arī pati braukšanas bauda ir ievērojami lielāka. Bet tad ir daži izaicinājumi, un šie izaicinājumi pamatā ir cenai tomēr vēl ir mazliet jākrīt, lai mēs pie kritiskās masas nokļūtu. Karību bankas procentu likmes joprojām gribētos mazākas. Redzējām šodien Altuma atbalstu juridiskām personām. Liels prieks bija dzirdēt arī par ministrijas izsludināto atbalstu elektroautomašīnu iegādē, tā kā tam noteikti vērts pievērst uzmanību juridiskajām personām. Sagaidām arī noteikti paliela interesi. Kā arī jānostabilizējas nedaudz ir atpakaļpirkuma vērtībai, kas šobrīd varbūt vēl ir tāda taustāmā zona, bet jau tuvākajos gados visdrīzāk tas arī nostabilizēsies. Mēs esam arī veikuši pētījumu paši, jautājuši iedzīvotājiem viņu domas par to, ko viņi domā par pārsēšanos elektroautomašīnā. Redzam, ka tendence varbūt nedaudz sarukusi. Ja bija 26% 21. gadā, 22. bija mazs kritumiņš, tad 24. it kā ir mazāks. Mēs to skaidrojam ar to, ka tā daļa, kas jau vēlējās pārsēsties, saucamie early adapteri, jeb agrīnie ieviesēji, ir jau to izdarījuši. Šobrīd tas īpatsvars ir mazliet mazāks, bet tāpat, ja mēs paskatāmies uz kopējo 17% īpatsvaru, kas izskata iespēju pārkāpt elektroauto vai pilnībā noteikti 4% plāno pārkāpt, tas tāpat ir stipri vairāk nekā šodien. Šodien ir 1% elektromašīna. Ja mēs dabūsim 17%, tas būs jau pavisam cita situācija. Jā, tad ejot tālāk, vēl nedaudz tīri pieskaroties, jāņem ir vērā arī plānojot savu transportu parku, tā skaitā juridiskām personām, ka liela daļa Eiropas valstu un arī pilsētu ievieš dažādas ierobežojumus. Automašīnām, kas rada izmešus, tā skaitā tas arī attieksies uz Latvijas un Baltijas pilsētām. Sākumā noteikti tās būs lielākās pilsētas, kā Rīga, kā Viļņa, kā Tallina. Un citas, kurās būs gan zemu, gan bezemisiju zonas. Tātad, plānojot savu transportu parku, noteikti šis jāņem vērā un jāskatās, kur jūs ar savu, piemēram, piegādes autobusu dodaties. Tad, teiksim, būs arī vietas, kur savādāk nemaz iekšā netiksiet. Jā, un šis ir tāds jau pavads slaids, bet es viņu uzliku šodien, tāpēc, ka īstenībā mēs jau varam skatīties, kā tad ir sanācis. Šo slaidu mēs uztaisījām kaut kad 2020. gadā, kad mēs prognozējām, kāds te varētu būt publiskais tīkls Latvijā un pret Eiropu. Un tad mēs šobrīd jau redzam, ka līdz 25. gadam mums nepieciešams vismaz 1000 publiskas uzlādes pieslēgvietas, un patiesībā tas jau tiks sasniegts un iespējams arī apsteigts pat ātrāk nekā realitātē tas ir vajadzīgs. Es pat domāju, ka jau šodien mēs noteikti Latvijas teritorijā publiskajā pieslēgvietas skaitā redzam vairāk kā 1000 pieslēgvietas. Līdz ar to ar šo slaidu vēstījums šodien juridiskām personām, ka pārklājums ir un viņš ir pat nedaudz apsteidzošs, tad ātrāks un vairāk nekā mums šobrīd ir automašīna. Par pārklājumu uzlādēji nevajadzētu uztraukties. Automašīnu statistika Latvijā. Mēs redzam, ka populārākais auto Latvijā ir Tesla.
elektro, otrā vietā ir BMW, trešais Volkswagen, tad Nissans un Hyundai ir piektais. Jā. Un kopumā, ja mēs skatāmies Latvijas izaugsmas tempus, joprojām ir labi strauji izaugsme. Patiesībā pēdējais kvartāls 2004. gadā bija pat ar ļoti labu lecienu. Un, ja mēs skatāmies, ja vidēji tirgus jaunu un mazlietotu automašīnu tirgus stagnē, tad elektroautomašīnu skaits pieaug straujāk. Mēs redzam, ka no gada sākuma 34% kāpums, kas ir vairāk nekā vidēji iekšzemes dzinējs, ja mēs skatāmies. Iekšzemes dzinējos šis kāpums ir stipri lēnāks nekā elektroautomašīnu pieauguma tempi. Un vēl viena būtiska lieta, mūsu sākotnējā prognoze, ko arī mēs izveidojām 21. gadā, kad Latvijā būs aptuveni 36 tūkstoši elektromobīļu 2030. gadā, dotā brīdī, ja mēs skatāmies pret izpildi pa gadiem, mēs īstenībā esam diezgan tuvu. Nedaudz varbūt esam bijuši piesardzīgāki, bet te mēs runājam par pāris procentpunktiem. Mūsu otra prognoze, kas ir optimistiskāka, pagaidām nepiepildās, kur mēs sakam, ka būs 60 tūkstoši elektroauto. Temps ir vairāk pie šīs bāzes prognozes. Līdz ar to secinājums ir, ka vienbrīd bija straujāks leciens, tagad viņš ir mērenāks. Arī saistam to ar to, ka agrīnie ieviesēji ir paņēmuši, iegādājušies auto. Šobrīd, kā jau minēju iepriekš, labā ziņa, ka ministrija paziņoja par šo atbalsta mehānismu juridiskām personām. Visticamāk sagaidāms, ka tas varētu 25. gadā iedot straujāku atkal lecienu un automašīnu skaita pieaugumu. Sekosim līdzi mūsu prognozēm. Mēs joprojām uzskatām, ka tā pareizā prognoze visticamāk ir starp šiem 36 tūkstošiem un aptuveni 60-70 tūkstoši elektroauto 30. gadā. Baltijas prognoze šeit ir tāda optimistiskā, kur arī mēs joprojām vēl uzturam kā vienu no versijām. Mums tad ir šajā prognozē redzam, ka Latvijā mēs saskatām 83 tūkstošus elektroauto, Lietuvā ievērojami vairāk, likumsakarīgi, lielāks tirgus, vairāk iedzīvotāji, 174 tūkstoši un Igaunijā 88. Šī ir optimistiskā prognoze, kurā būtu jāņem vērā, kad ir aktīva valsts atbalstu pieejamība, Eiropas Savienības zaļais kurs stabili turpina virzīties un nav nekādu nobīžu. Un sabiedrība tad arī likumsakarīgi straujāk sāk pārslēgties no iekšzemes automašīnām uz elektro. Jā, tad par mūsu tīklu. Electrum Drive uzlādes tīkls sākām darbību 19. gadā. Testa režīmā uzbūvējām 3 stacijas, 7 spraudņi. Pēc tam 20. gadā jau sākām būvēt vairāk. Te pa gadiem varat apskatīties, kā kuru gadu mums ir gājis. 24. gadu plānojam noslēgt ar 800, pat vairāk kā 800 pieslēgvietām. Jau 3 valstīs ar stabilu pārklājumu, kā redzat, 550 vismaz Latvijā, 150 Igaunijā, Lietuvā. Un 26. gads jau ir tāds ļoti būtisks leciens, kā redzams. No 800 mēs esam gatavi uzlikt gandrīz līdz 2000 pieslēgvietām, kas jau ir ļoti nopietns pārklājums visā Baltijā. Mums arī ir ļoti spēcīgi partneri. Paskatoties labā pusē slaidam, redzēsiet, tur ir lieli zināmi zīmoli. Mēs aktīvi meklējām un arī atradām labas sadarbības iespējas ar šiem zīmoliem. Sākotnēji, protams, tā būs uzlādes risinājuma izbūve pie šiem atpazīstamajiem zīmoliem. Ilgtermiņā visticamāk redzēsiet arī dažādus ieguvumus. Ja jūs būsiet mūsu klients, tad būs dažādas lojalitātes programmas, sadarbības programmas ar daudziem no šiem labi mums zināmajiem zīmoliem visā Baltijā. Jā, un kas varbūt ir svarīgi pieminēt, kāpēc te ir tā bilde ar kaskādi, tāpēc, ka mūsu stacijās, visās publiskajās stacijās ir pieejama tikai vienīgi 100% zaļa enerģija, tātad atjaunīgi energoresursi. Un kas ir būtiski, ja mēs izvēlamies braukt ar elektroauto, būtu svarīgi pavērot, ar kādu enerģijas veidu mēs viņu lādējam. Vēlams ar 100% zaļu enerģijas veidu. Jā, pats tīkls, tad, ko tad viņš ir paveicis? Mums tad šodien ir 789 pieslēgvietas, ir notikušas jau vairāk kā 200 000 uzlāžu sesiju. Mums ir vairāk kā 12 000 unikālu klientu. Ir uzlādēta vairāk kā 4 gigavati enerģijas, ar ko var nobraukt 22 miljonus kilometru. Un ietaupījuši mēs esam
2443 tonnas CO2. Skaitļi, manuprāt, kļūst ar katru reizi, kad es viņus rādu, arvien skaistāki un iedvesmojošāki. Kopā ar mūsu klientiem mēs varam sasniegt ļoti būtisku ietekmi uz izmešiem visā reģionā. Par pašiem risinājumiem šeit var redzēt, ko mēs pilsētā darām. Rīgā kreisā malā bildīt no Rīgas stacijas, pa vidu ir Ventspils zinātnes centrs, labā pusē ir kāds mikrorajons, kurā mēs esam pārbūvējuši transformātoru ēku par uzlādes vietu, labiekārtojot to ar apgaismojumu un video novērošanu, pārvēršot šo vietu no tādas varbūt mazliet tumšas un pelēcīgas vietas par gaišu, drošu, pārskatāmu un arī modernu uzlādes vietu. Jā, un te jāpiemina tas, ka šie pilsētu projekti jau ir visā Baltijā. Mēs runājam par Tallinu, par Tartu, par Pērnavu, par Viļņu, Kauņu, Rīgu, Jelgavu. Tā ir visa Latvija, visa Baltija, kur šāds uzlādes risinājums jūs jau šodien redzēsiet. Un tad šis varbūt tāds svarīgais notikums, par ko būtu vērts pieminēt īpaši. Pavisam drīz, novembra beigās, mēs plānojam atklāt pirmo šādu staciju. Bet tad par ko ir stāsts? Stāsts ir par to, ka mēs esam pieteikušies arī Eiropas līdzfinansētam projektam, kurā ir jāizbūvē īpaši lielas jaudas uzlādes risinājumi. Tātad 300 kW uzlādes stacijas. Katrā šajā stacijā, kā redzams, kreisās puses bildē būs 2 iekārtas. Katra iekārta spēs uzlādēt vienu auto ar 300 kW jaudu. Jautmašīna spēs šo jaudu paņemt. Vai arī 4 vienlaicīgas uzlādes ar 150 kW jaudu garantēti. Šādas stacijas jūs redzēsiet aptuveni 90 vietās visā Baltijā, pamatā Latvijā un Igaunijā. Mēs tā piemetām, ka vidēji uz 50 kilometriem būs vismaz viena šāda stacija. Ko tas nozīmē lietotājiem, ja viņa automašīna spēja paņemt 300 kW jaudu? Tas nozīmē, ka uzlādes ātrums ir aptuveni 3 līdz 7 minūtes vienai uzlādei. Jums knapi sanāks laika ieiet paņemt kafiju, iztaipīt kājas un varēsiet braukt tālāk. Un tas arī otrs, ko tas nozīmē, ka juridiskām personām nav jāuztraucās par to, ka viņiem būs jāpavada laiks ceļā, dīkstāvē, gaidot šo uzlādes sesiju. Šīs stacijas nodrošinās to, ka arī esot ceļā, piemēram, no Rīgas uz Liepāju, 4 vietās vismaz jums būs šāda iespēja uzlādēt automašīnu īpaši ātri. Līdz ar to dienesta vajadzībām netiks kavēts laiks lādējot, bet, principā, jūs to varēsiet izdarīt ļoti ātri un efektīvi. Jā, un noteikti sekojiet līdzi. Novembra beigās noteikti būs arī preses relīze un uzaicinājums atbraukt ciemos vairākās adresēs. Pirmās 5 adreses, tātad novembra beigās tiks paziņotas, un tās visas 5 būs pirmajā kārtā Latvijā. Šeit daži partneri un dažas bildes no mūsu partneru stacijām. Šobrīd jau tās bildes būtu tik daudz, ka mēs vairs noteikti 5 slaidos viņas nevarētu salikt, bet tev ir tāds viena kolāžiņa, par ko mums ir joprojām liels prieks. Un šis ir mūsu tāds sirds projektiņš, kur mēs esam ielikuši arī nedaudz enerģiju. Šajā projektā mēs cenšamies ne tikai modernizēt pilsētu vidi, bet arī padarīt viņu draudzīgu iedzīvotājiem. Un šeit mēs rīkojam jau tā regulāri konkursus, kuros aicinam vides māksliniekus piedalīties ar savām idejām un pārveidot šos transformātoru punktus par mākslas objektiem, tādā veidā izpušķojot reizēm pelēcīgas novadus un reģionus. Mūsuprāt, veiksmīgs projekts. Esam saņēmuši arī ļoti pozitīvas atsauksmes gan no lietotājiem, gan no iedzīvotājiem, gan arī pašvaldības jau nāk pie mums un jautā par šādu veidu iniciatīvām. Tā kā, ja kāda pašvaldība klausās šodien arī ieinteresēta pie līdzīgiem projektiem, droši sazinieties ar mani vai kolēģiem, paskatīsimies, ko mēs varam izdarīt jūsu reģionā. Un pēdējais, varbūt, par ko ir vērts pieskarties, ir tātad mums ir arī uzlādes pakalpojums. Tātad šis uzlādes pakalpojums funkcionē tā, ka jums, piemēram, pašvaldības iestādē ir uzlādes stacija, kas ir publiskā teritorijā vai arī slēgtā vai daļai slēgtā teritorijā.
Jūs vēlaties, lai jūs šai stacijā varētu veikt uzlādi ar to pašu elektromdrive aplikāciju, ar kuru jūs lādējat publiskajā tīklā automašīnu. Un jūs vēlaties, lai šī stacija būtu pieejama ne tikai jums, bet arī citiem lietotājiem. Tad noslēdzot ar mums uzlādes pakalpojumu līgumu, jūs mierīgi varat šo staciju iekļaut publiskajā kartē, atkarībā no tā, vai viņi ir pieejami visiem, vai daļēji pieejami, vai pieejami tikai jūsu darbinieku vajadzībām. Tad šis pakalpojums principā nodrošinās jums primāri to, ka viņš ir ar vienu rīku lietojams, un sekundāri to, ka visu uzskaita un administrēšana būs mūsu pusē, mēs jums to visu nodrošināsim. Ja ir vairāk interesi, ko ar kodiņā varat noskanēt un saņemsiet saiti, kur var uzzināt vairāk par šo pakalpojumu. Vai arī var, protams, skatīties mūsu mājaslapā. Jā, te ir pēdējās bildes no uzlādes stacijām arī citās valstīs. Lietuva, Igaunija, nu jau visā Baltijā mums ir tiešām daudz šo staciju, tā kā bilžu ir daudz, un es tikai ierosinu braukt, ņemt mūsu aplikāciju, skatīties stacijas, ceļot un izmantot šīs stacijas arvien vairāk. Un jā, pēdējais varbūt vēl, par ko ir vērts arī pieminēt, kad mūsu pakalpojums ir pieejams arī ar pēcapmaksu, un kas īpaši svarīgi juridiskām personām, kas iespējams strādā starptautiskā vidē, šī pēcapmaksa ir pieejama visā Baltijā. Tātad jums nav vajadzīgi 3 dažādi līgumi, 3 dažādi konti. Jums ir viens līgums, jūs aizbraucat uz Lietuvu, Latviju, Igauniju, lādējaties. Mēneša beigās Elektrums jums atsūtīs smuku rēķinu, kurā būs par indiņām sarakstīts, cik bija Latvijā, cik Lietuvā, cik Igaunijā uzlādēts. Kas arī vēl svarīgi, ka šīs uzlādes var veikt ne tikai mūsu tīklā, bet arī citos tīklos, kā piemēram Latvijā e-mobī tīkls, kā piemēram Lietuvā, Igaunijā Lidl tīkls, nu un arī citos. Tā kā sekojot līdzi, pārsvarā visa informācija ir aplikācijā, vai arī mājaslapā, vai arī kur ir QR kods, kurā noteikti noskanējat, redzēsiet vairāk un uzzināsiet vairāk. Paldies! Pieminēšu, protams, to, ka mums šobrīd ir kampaņa. Ja jūs piesakaties pēcapmaksai, ar pēcapmaksu ir noteikti izdevīgāk. Jūs saņemsiet visām uzlādes sesijām 5% atlaidi. Tā kā droši piesakaties un liels paldies par uzmanību.